Labvakar visiem klātesošajiem un tiem, kas skatīsies arī atkārtojumā. Šodien mēs runāsim par glutationu atkal. Atkal par kompānijas Neumi produktu Nutriswish. Un tas ir tieši mūsu pamatprodukts, uz ko mēs arī visu bāzējam. Šodien man interesantu tēmu pa ceļam atkal uz mājām braucot iedeva dažas SMS, kurus mēs sarakstījāmies ar kādu partneri, ar kuru mēs esam pazīstami vairākus gadus. Nu, jau jāsaka, nevis pāris, bet dažus. Un bija saruna par to, ka tātad glutations nav nekāds atklājums. Es viņai piekrītu, absolūti piekrītu, bet tad visu pēc kārtas. Tātad mani sauc Ginta Veidere, dzīvoju Zviedrijā un ar ūdens produktiem esmu pazīstama 5 gadus. Tie gan ir mazliet savādāka tipa produkti nekā glutations, kas mums ir šobrīd pieejams no kompānijas Neumi. Kompānija atrodas Amerikā, bet tāpat laikā viņi dara vienu un to pašu darbu vai līdzīgu darbu, bet sinerģijā viņi strādā vēl labāk. Un kāds tad bija šis te jautājums? Tātad jautājums bija, kad tātad daudzos produktos ir glutations pielikts, tātad šobrīd ļoti daudzi paceļ augšā šo te aktīvo aktuālo jautājumu, kādos produktos tad ir pievienots glutations, kādas kompānijas pārtiks bagātinātājos dažādos kapsulās, ja, tad pulverveidīgos, kuros ir glutations un kurš nodrošina papildus tātad izvadīt gan smagos metālus vai tātad mums pretnovecošanas funkcija šie te produkti veids. Super, vienkārši superīgi. Es arī esmu lietojis glutationu kapsulās. Taču runa nav par to, ka glutations šobrīd ir kaut kāds know-how, ja tā tad tikko atklāta viela, jo ja tā būtu tikko atklāta viela, kura ir mūsu tātad šūnās, pašas mūsu šūnas to ražo, lielākā tātad krātuve mūsu organismā ir akna. Un šīs te molekula, ko sauc par tripeptīds, ja, tātad peptīds vai daļai arī olbaltumi, ja, tātad viela, kura attiecīgi veidojās no dažādiem tātad aspektiem un attiecīgi veido šo te glutationu molekulu, kura nodrošina milzīgu klāstu ar funkcijām. Tad kāpēc es absolūti saku, ka jā, piekrītu? Šis nav atklājums, tad, ja tas būtu atklājums, tad PubMed vietnē, kuru arī mēs visu laiku pieminam, nebūtu iespējams veidot kopš 1979. gada, es redzēju vecāko pētījumu, kurš tur ir publicēts par glutationu. Un, attiecīgi, nebūtu iespējams tad ļoti īsā laikā savākt 190 000 pētījums par glutationu. Tam ir vajadzīgs laiks, tam ir vajadzīga zinātniskā bāze, tam ir vajadzīgi cilvēki, dzīvnieki, peles, augi, tad tam ir vajadzīga kaut kāda vide, laiks un attiecīgi zinātniskie pētnieki vai tad zinātniskie darbinieki, kuri to dara. Jebkāds pētījums, kurš kaut vai ir reģistrēts uz vienu cilvēku, vienalga skaitās, ka viņš ir vadītājs, vai tad šis te darbs ir izpētes darbs ir veidots, tātad vienalga ir kolektīvā un parasti tad ir pasūtītājs vai šīta projekta autors. Līdz ar to, ja mēs pat lasām viena cilvēka darbu, mums 100 punkti jāsaprot, ka tur vismaz ir 5 blakus, tātad šie te laboratoriskie cilvēki, kuri gan tās spēles tur pēta, gan pieraksta, ja, tad šie te dežuranti, ja, kuri. Un tieši tas pats ir ar klīniskiem pētījumiem, kādam tas viss ir materiāls jāsavāc. Tāpēc, jā, glutations pats kā atklājums ir absolūti vecs kā pasaule, ja, tad 76. gadā esmu dzimusi es, tad pirmais publiskais pētījums, kur es tur atradu tieši par glutationu, ir 79. Tad man bija 3 gadi, kad viņš tur nonāca PubMed, vai arī viņš ir vienkārši veikts, un tad attiecīgi, ka PubMed vietne tika izveidota, attiecīgi viņš tur bija ielikts. Bet par ko tad ir tieši mūsu kompānijas Neumi produkts glutations? Ne jau par to, ka tas ir kaut kāds tikko uzzināja visa pasaule par glutationu. Nē, tā nav. Runa ir par tehnoloģijām. Par tehnoloģijām mums lieliski stāstīja 25. janvāra konferencē Ārons Renards, kompānijas Neumi prezidents, kurš absolūti skaidri visiem aiznesa šo informāciju, ka ne jau glutations viens pilda šo te fantastisko
efektīgo darbu. Jo mazliet atkāpjoties, tātad, kas tad ir šie te galvenie faktori, kas nodrošina efektivitāti un kāpēc kompānija vai absolūti droši pateikt, ka mēs jums atdodam 30 dienās atpakaļ naudu, atgrieziet mums, ka jūs mums vienu vai divas pudeles no sava starta pakas esat izdzērs, tātad tukšas, un mēs jums atgriezīsim naudu, ja jums nav nekāda efekta. Tāds ir kompānijas devīze. Neviena kompānija es neesmu dzirdējusi, kas ir tīkla mārketinga kompānija vai jebkāda medicīniska vai īpaši, ja, tad, kura tirgo un tālāk bīda tirgu šos te pārtiks bagātnēs pateikt, mēs jums 30 dienu laikā atgriezīsim naudu pēc 30 dienām, ja jums nekas nebūs. Es neesmu dzirdējis. Vai jūs kāds esat dzirdējis? Es neesmu. Līdz ar to jāsaprot, kur tad ir tā efektivitāte. Pirms tam es atkāpšos tad, savu rakstu, kuru es veidoju, man liekas, tas bija janvārī, tad par tieši uzsūkšanos. Un to es apkopoju no ļoti vairākiem rakstiem, publikācijām, kur aptuveni ņēmu vidējo, un tad atklājums ir sekojošs. Ja mēs ņemam pārtikas bagātinātāju glutationu, tad atsevišķi ēdam nevis ar kāpostiem, ķiplokiem, sīpoliem, ja, tad brokoļiem. Mēs viņu tad paņemam kā pārtikas bagātinātāju koncentrētā veidā. Un tas ir vai nu tablete vai pulvera kapsula. Viņas uzsūkšanās daudzums no tā, ja jūs, piemēram, nopērkat šo te pudelīti, viņa maksā, nu, nosacīti 30 eiro, jums viņa iesūksies 30% tikai. Jautājums, kāpēc? Kas varētu būt tam iemesls? Droši vien jūsu sabojātais gremošanas trakts, kurš vairs nepilda funkciju, tā kā viņam tas ir no dabas dots. Labi, ejam tālāk. Varam tās pašas molekulas, tātad glutationu, kādu tātad ražo gan sintētisko, gan organisko, ja tad jebkādu, ielikt un tad ar šķidrumu ievadīt. Nu, kaut kā, ja tad attiecīgi atkal uzsūkšanās būs 50%. Kāpēc? Jo nonākot jebkāds pat šķidrā veidā, tad šķidrums ar pat glutationu, vienalga nano, bez nano daļiņām, ja tad šī te molekula, viņa ir ātri oksidējās. Kuņģis mums ir ļoti liela skābe. Pagājušajā webinārā stāstījām, kāds tātad mūsu ķermeņa daļās, kāds pH līmenis ir, cik liela skābe un kur ir lielāks sārmainums. Tad attiecīgi šī vide viņu pilnībā oksidē. Ja? Tad atkal, ja pat aiziet kaut kas līdz tām trūcīgajām bārkstiņām, kuras mums tāpat nestrādā, ja? tad netiek uzsūkts mūsu asinīs, tad cauri mūsu zarnu traktam, attiecīgi atkal mēs zaudējam, nopērkam milzīgu pudeli, ja? Vienalga. Dažādas kompānijas šobrīd arī ražo tad arī šķidros pārtikas bagātinātājus, un kas notiek? Atkal mums nenonāk šie produkti, atkal pusi mēs izmetam ārā, ja, tad naudas ziņā. Starp citu, katrs varat uzrakstīt, cik jūs mēnesī, kamēr es šobrīd stāstu līdz galam, ja, šo domu, tad cik jūs tērējat savai veselībai, tieši pārtikas bagātinātājus, vitamīnos vai mikroelementos. Vienalga, visu summu kopā, jo tās var būt arī dažādas kompānijas. Vienkārši cik jūs ieguldat savā veselībā mēnesī. Nu, lūk, un nākamā lieta tā tad ir šķidrā. Šķidrā veidā, ja mēs turam mutē, tas jau ir sen zināms tātad paņēmiens arī tiem cilvēkiem, kuriem ir problēmas ar kuņģi, vai kuņģis ir operēts, vai ir tikko izoperēts, vai kāda operācija uz tātad barības vadu vai vēl kaut kur, tātad zāles pa lielam cilvēkam iedot nevar. Un šis paņēmiens, ka tur mutē medikamentus un ļauj viņiem uzsūkties tātad caur mūsu siekalām un mutes gļotādām, tas ir pilnīgi jau arī tā kā vecā pasaule. Bet atkal, visas tās, ja nu nedodies, ka tās ir ķīmiskās, protams, tur ir savi arī riski, bet, nu, kam vajag, tam vajag. Arī vienkārši stāstot arī vienu šo te gadījumu, ka mēs runājam ar vienu mediķi, arī pa glutationu, kad viņa strādājusi slimnīcā, kad vīrieši pat no 10 gramiem tad nāca uz palātu atpakaļ noreibuši, ja, ka tur bijis maz, un visi riktīgi sasiluši, jo viņi vienkārši turējuši mutē alkoholu mazu devu, un kamēr viņi noreibuši.
arī fantastisks stāsts īstenībā salīdzināt, cik ļoti efektīgi tas strādā. Ja? Tad mums pat aiziet. Un šis te tieši ar šo alkoholu īstenībā man atkal iedeva tādu milzīgu, nu, kā lai saka, saprašanu, cik ātri līdz mūsu smadzenēm, neironiem, ja? Tad mūsu šeit vai nu skaidrību mēs iedodam, tātad svišojot, tātad turot mutē šo produktu, jā, vai tātad šie te vīrieši, kur bija izmukuši no palātas šai te mediķē, jā, un mēs runājam tieši par glutationu, ka viņi bija izmantojuši šo metodu zināmo, norēbuši no maza tātad trauciņa, spirta, ja, vai šņābi attiecīgi un atnākuši jau galīgi piedzērušies atpakaļ nodaļā. Bet lūk, kas tad ir tas galvenais atklājums? Tad mana doma šodien aiznest jums ir, kad jā, glutations nav atklājums, bet tas, kā viņš ir iepakots un kāpēc vairāk kā 20 gadus Stevens Skots kompānijas Neumī dibinātājs nevarēja palaist unikālu, perfektu biopieejamību, tāpēc, ka cīnījās par šo te tieši tehnoloģiju sinerģiju. Un tātad, kas tad ir šis te mazā molekula, kur tāpat dzimst mūsu šūnās, tika saskaldīta nanodaļiņās, ja, tad tā ir ļoti maza daļiņa, ļoti maza, ja, tad mēs viņu ar acīm nevarētu redzēt, ja, tad arī parasto molekulu mums vajadzētu mikroskopu, bet attiecīgi šo te nanodaļiņu iekapsulēt ūdenī. Ūdens, kurš ir absolūti tīrs. Tātad mūsu organismam pret šo ūdeni nav nekādas pretenzijas, viņš uz viņu netērē ne pH līmeni grozīt, ja, tad ne no šiem te smagajām frakcijām ūdens atdalīt, ne no ķīmijām, ja, tad kas tur viss, ne no baktērijām, ja, tad arī tur dzīvo dažādas baktērijas, vīrusi. Tad absolūti tīrs ūdens, kurš momentāli tiek pieņemts, tāpēc, ka mūsu organisms saprot, ka tas ir tīrs. Nākamā lieta, tātad bez tā, ka tas ir glutations, ka tas ir nanodaļiņa plus vēl tīrs ūdens, ja, tad viņā ir saglabāts klāsteru režģis. Klāsteru režģī tātad tiek ar spiedienu, ar hidrastātu iespiež šajā te skaistajā režģī klāsteru šīs te nanodaļiņas, lai viņas nesalīp kopā mūsu pudelē. Un tas ir tas milzīgais atklājums tieši šajā te kopumā tehnoloģija plus zinātne, kura jau ir pierādījusi, ka glutations vienkārši nodrošina 400 funkcijas, sākot ar mūsu psihi, tīrību, tātad asinīm, sirds asinsvadu slimībām, ja, tad akna, kur atbild par ļoti daudzām funkcijām, ja parasti jau viņai tikai saka, ka toksīnu filtrēšana, bet tur ir milzīgi, tad arī mūsu asinis ražojās kvalitatīvas vai nekvalitīvas pateicoties aknai, viena no tātad funkcijām. Kaulu sistēma, mūsu reproduktīvā sistēma, mūsu redze, ja, tad oža, garša, tas visam ir saistīts tad ar gan ar toksīniem, gan ar mūsu piesārņojumu, jo bieži vien cilvēki saka, tad, kad es kļūstu tīrāks, tad vai tas bija hidroplazma dzerot, ja, ļoti ilgāku laiku, vai attiecīgi regulāri veicot dažādas detoksikācijas procesus, ja, tad cilvēks saka, man pilnīgi garšas izmainījās. Es kaut ko vairs negribu ēst, tad man viņš liekas negaršīgs, un kaut ko man tieši gribās, kas ir svaigs, tad garšīgs, veselīgs. Lūk, un šis te ir tas noslēpums, kā tad mēs attiecīgi varam. Es neredzu, kur ir jūsu summas. Es neredzu, kur ir jūsu summas, cik jūs tērējat mēnesī. Es gribu vienkārši nolasīt. Tātad, jā, jo tāpēc, ka tie, kur redzēs, tie, kas skatīsies atkārtojumā, tie neredzēs čatu, tātad viņi redzēs tikai to, ko es nolasīšu. Viņi arī neredzēs, kurš to rakstīs, tā kā droši rakstiet, ja es vienkārši lasīšu summas. Vienkārši sareiķiniet, cik jūs tērējat savai veselībai. Un tas nav par veselīgu ēdienu, tieši par papildus, ja, tad bagātinātājiem vai vitamīniem. Lūk, un šī ir nākamā lieta, ko es gribu vēl jautāt. Vai jūs par to, ka nezināt vai neredzat mikrodaļiņas, kuras peld ūdenī, kurus mēs lietojam, vai ka mēs mikrodaļiņas ieelpojam, pasakiet, vai tas pārstāj, ka jūs pat viņus noliedzat, vai tas pārstāj uz jums ietekmēt? Vai par to, ka kāds tātad noliedz to, ka tāda būtībā problēma ir pasaulē, ja, tad šīs te mikrodaļiņas, kuras peld ūdenī, tad plastmasa, šķiedras, ja, tad mūsu apģērbi, ja, ka mēs mazgājam ļoti daudz, tad paliek šīs te nanodaļiņas. Un mēs to visu dzeram.
Nanodaļiņas tātad nespēja izvilkt ārā šīs te lielās molekulas, nevar izvilkt ārā nanodaļiņas, ja, tāpēc, ka man nezinu, kāpēc ienāca tāds prātā salīdzinājums, tātad, kad mazi bērni, ja, tad es atceros, kā man lika, ja, tad, nu, droši vien, ka visi ir saskārušies ar tehnoloģiju vai metodi gurķu skābēšanu vai marinēšanu, vai ne? Un tā ir burkai, vai ne? Taču tāds nu, diezgan tāds nērts, tas kakliņš, un kur to vāciņu uzliek. Un tad, kad mums tā vasara ir, reizēm kādam pietūkst rokas, ja, tad ir kaut kāds, nu, jau uzstrādātas, varbūt nav tā kā gluži biroja darbinieks, ja, īpaši tiem lauku cilvēkiem, nu, ir tā ķepa lielāka. Un nevar dabūt, piemēram, burkā. Saprotiet, nu, ka tur it kā ir, bet ārā mēs, nu, tā kā ne iekšā, ne ārā. Labi, tas tā piesārņojums jau pats aiziet līdz tai šūnēm, bet mēs te nevaram neko ielikt. Saprotiet, mums tā roka ir pa lielu. Mēs netiekam ne līdz gurķiem, ne līdz kaut kādām. Mums viņa vai nu jākrat ārā, vai kaut kāda citādas ir šīs te metodas jāmeklē, lai mēs tiekam klāt tur. Ja, tad riktīgi, ja mēs tavu burku pieņemam kā mūsu šūnu, un tagad tā roka, kur nelien tajā kakliņā iekšā ir tā molekula, kura glutationu ies tagad un glābs to šūnu, un no tā piesārņojuma, tad, nu, diemžēl viņa netiek iekšā. Tieši tāpēc ir šīs te ļoti, ļoti smalki sadalītās daļiņas, kuras to visu veids. Lūk, tā, es lasu, tad kāds tērē uz sevi 200-300 eiro mēnesī, tad vidēji kāds arī tērē 50 eiro, 100 līdz 150 un 250 ir tādas summas. Jā, nu, man laikam sanāk aptuveni, laikam uz 200, 250, jo mēs, pa cik mans vīrietis arī ļoti daudz skrien un arī fiziski šobrīd darbojās, tātad savus panākus un mērķiem trenējās, tātad, kurus vēlās sasniegt, attiecīgi viņam arī vajadzīgs ir vairāk šie te mikro, makro elementi un arī glutationu vairāk šobrīd lieto. Un plus vēl mums šobrīd ir detoksikācijas process, nu, tātad ģimene iziet. Lūk, līdz ar to šīs te izmaksas ir lielākas. Bet tātad, kas tad ir šī pati svarīgākā lieta? Sākot ar to, kāpēc es prasīju šīs summas, tad mēs ļoti lielu naudu ieguldam šajos mikro un makro elementos, dažādās piedevās, ja, tad arī nu, arī taukoši šķīstošie dažādi vitamīni, ja, kuri ir absolūti vajadzīgi. Protams, viņi ir vajadzīgi. Bet iedomājieties, kad jums ir jāuztur tātad šī te mazā zivtiņa netīrā baseinā, un jums vienkārši visu laiku viņai jādod kaut kas, lai viņa tātad pietiekami organisms būtu stiprs, lai viņa varētu izdzīvot. Lūk, mēs tieši to pašu arī nodarbojamies. Kamēr mēs sākumā neatīram savu organismu, mums ļoti daudz jāiegulda savā veselībā, lai vismaz netiktu viņa. Tātad šis līmenis, kurš mums jau ir apmierinoši pazemināts. Līdz ko mums tātad pazeminās kaut kāds līmenis, mēs aizējām pie doktora, tātad salabojamies, atkal kaut ko pieliekam klāt saviem mēneša izdevumiem. Un tā mēs varam turpināt, jo mēs tālāk iesim, jo mēs vairāk lietosim dažādas pārtikas bagātības, lai mēs šo te vidi, kur arvien vairāk uzkrāj tātad toksīnus, dažādas tātad šīs te arī metabolismus, kurš palēninās mums ar laiku, ja, tad nenotiek šī te apēdu, pārstrādāju, iedavām šūnām, viņas pārstrādāja, tālāk mums ir detoksikācija un viss tiek izvadīts. Bērniem tas notiek ļoti ātri, ja? Tad, jo mēs kļūstam vecāki, jo mums šīs metabolisms palēninās. Un ja mums vēl nāk klāt visi šie apgrūtinājumi, kas ir no mūsu pārtikas, gaisa, ūdens, ja, tad saskara ar ķīmiskiem dažādiem produktiem tīrīšanas vai mazgāšanas. Tās pašas drēbes, kuras mēs mazgājam veikalā pirktos, tātad pulveros un mīkstinātājos, tad viss tas dod slodzi mūsu organismam. Nemaz nerunājot jau par to, kāds ir tātad smogs mūsu Wi-Fi, ja, kurš arī pazemina šo te diemžēl mūsu aktivitāti un arī mūsu gan smadzeņu aktivitāti un prasās attiecīgi viņu pacelt. Lūk, un tā kā es, tā vēl viens, nē, tad jā, 100, 150.
Tātad, un galvenā lieta, tātad, ko es jau labi pieminēju, tātad ar manas ārstas, ja, tātad sarunu, kad šis te caur mutes dobumu paturot, ja, tātad minūti, 2, 3, par ilgu nebūs. Un kad šīs te nanodaļiņas iesūcās ar mūsu mutes dobumu gļotādām un dod mums efektu, tad iespējams, ka jums varētu būt arī līdzīgs. Ja, man burtiski sestdien bija ballīte, ja, tad dzimšanas dienas svinēja pēc nedēļas, un pēc īstā datuma pēc nedēļas. Un bija interesanti, kad vienam ciemiņam jābrauc aptuveni pusotru stundu līdz mājām, jo bija jāizbrauc caur citam punktam, un viņi saka, visu, es iešu 10 minūtes pagulēt, jo man vajag, nu, tad tik līdz punktam A un pēc tam uz mājām. Un es saku, nu, kāds tev gulēt? Es saku, nu, tāpatās tu aizmigs. Un es iedevu vienu korķīti neumī produktu, bet tieši nutrisvišu. Un tad vēl kaut kādu laiku pasēdējām, viņa vēlreiz paņēma vienu korķīti. Tad viņa aizbrauc tā kā štīks līdz mājām, kaut gan miegs pirms tam nāca daudz, un viņa teica, es vienos aizgāju gulēt, nu, viņa saka, es apgūlos, bet līdz 3 nevarēju aizmigt. Un pēc tam jau es domāju, ka tā arī varētu būt, ja, tad absolūti mēs redzam, cik ātri iedarbojās, un tieši par to ir tā garantija Neumi. Jūs jutīsiet no pirmā korķīša šo te produkta efektivitāti. Ja ir iespējams nodot analīzi pirms lietošanas, pēc tam palietot un tad nodot atkal analīzi, ja, tad jūs redzēsiet vēl labāk. Tad nebūs jāklausās daudz webināru, lai viņam noticētu, tāpēc, ka es jau esmu noticējis, vai kāds cits jums jau ir palīdz, ja, tad nonāk līdz šim produktam. Bet jums viennozīmīgi to pašu, ko saka dakteri, ja, tad mediķi, kur ir mediķu padome, kur uzstājās bieži vien otrdienās, trešdienās, tos mums visus sagādā mūsu sponsors no Amerikas, Lūsija. Tad viņi viennozīmīgi saka, līdz ko jūs samazināsiet šo piesārņojumu jūsu organismā, jums nevajadzēs tik daudz vairāk uzturēt sevi. Ja? Jums šie procesi, turklāt glutations ir dabīgs jūsu šūnas atjaunotājs. Tātad šīs te telemerāzes, kuras norāda, cik viņām šīs te kājiņas tātad dilst, ja? Tad nozīmē, cik mēs esam tad jau sevi iztērējuši un cik mēs tad nu, var teikt, ir atskaita sākusies, ja? Un šis te ir viens no pierādījumiem, kad telemerāzes vairs tik ātri, ja, tad nenodilst, viņas atjaunojās. Pateicoties tam resursam, kuru nepatērē organisms, lai izdzīvotu, tad atdotu imunitātei, lai cīnītos ar šo piesārņojumu, lai viņš spētu dzīvībai svarīgos orgānus, tātad pasargāt no piesārņojumu visu laiku, tad organisms strādā priekš mums, lai mēs kaut kur pa daudz nesindējamies, lai mums tad būtu enerģija, lai mēs varētu stāties pretī vīrusiem tāpat laikā, ja tad mēs nedomājam par šo te tieši smago metālu, ja tad piemēram toksīnu, dažādu arī kā pierādījies, ir ļoti liels arī cilvēkiem piesārņojums toksīni, tātad saindēšanās no arī parazitārās vides. Tas, ko es sekoju šobrīd, ja tad caur šīm te biorezonances testa rezultātiem. Tāpēc jebkāda veida šie te toksīni ir iespējams izvadīt ar mūsu nutrisvišu produktu. Vai šis te ir dārgi vai lēti? Ja, tad atkal pagājušajā mūsu tikšanās reizēs rādīja, ja, cik maksā kapsulas, ja, tad tabletes. Zviedrijā maksā 45 eiro. Iespējams, ka Latvijā, ja, tad aptuveni varētu tikpat būt, nu, cik Latvija nav lēta zeme. Un pieļauju, ka šīs te kapsulas lietojot, tie 30% tikai nonāk līdz jums. Tas ir statistika, kas ir jau medicīniski pierādīta, tie nav mani vārdi. Un ja mēs varam vienu šādu te pudelīti, ja, tad atļauties mēnesī, ja, tad piemēram, skaistumkopšanai uz ādas, tad nano izmēra hialurons un kolagēns, ja, tad ar dažādiem pretiekaisumu un arī tad atjaunojošiem elementiem, jā, arī C vitamīns un attiecīgi šo te, kurš attīra, un šis te, kurš ir mūsu intelektuālajai enerģijai. Fantastisks komplekts, un gribu tikai piebilst to, ka Latvijai joprojām ir superīgākais piedāvājums promo paka,
pērts 3, 4 pa brīvu. Vēl viena tāda valsts ir šobrīd, tā ir Lietuva, ja, kurai šis te promo paka ir galvenais to izmantot un galvenais piedāvāt arī citiem. Ja jūs jau esat iepazinuši, noteikti aiciniet vai dalieties ar šo video vai ar citiem video, ja, kur var uzzināt vairāk par glutationu. Cik maksā tad viens šis te produktu komplekts, piemēram, mazākais pieejamais, tad 2 produkti. Maksā viņš $100. Ja, tad es nezinu, kāds šobrīd kurs vidēji Latvijā, ja mums tas ir mazliet dārgāk, nav 1:1, ja, vai 1:10 arī nav mazliet dārgāk ir sanāk kronās pirkt, bet tad Latvijā, es domāju, ka eiro ļoti tuvu ir 1:1 ar dolāru, ja, nu, ļoti tuvu tās cenas ir. Līdz ar to 100 jūs maksājat par dolāri par šīm 2 pudelītēm, $12 par piegādi, un tā kā kompānija Neumi ievēro visus likumus arī Eiropā, strādājot Eiropas tirgos un citos Āzijas tirgos, tad mums ir jāmaksā arī kā fiziskā persona, kas pār pie juridiskas personas arī šis nodoklis. Tieši tāpēc man šķiet, ka ir izdevīgi, ja jūs pērkat 3, ja, tad ir speciāla promo akcija 3+1. Tad sanāk, ka jūs samaksāsiet varbūt vairāk par produktiem, bet vismaz 4., kas nāks dāvanā, nāks jums un nosaks arī šo te nodokļu summu un sūtīšanas summu. Un jums sanāks par pat zemāk nekā $50. Ja? Tad es aprēķināju, ka sanāca pat lētāk piena pudelīt nekā $50, ja ņem šo promo paku. Lūk. Vistuvākajā laikā mums vēl ir ieplānots dzīvā tikšanās, kur mēs stāstīsim daudz vairāk gan par hidroplazmas produktu, kas ir ūdens produkts, gan arī par glutationu. Par glutationu stāstīs mediķis Irīna. Es ar viņu noteikti kādā webinārā iznākšu tuvākajā laikā, un būs arī partneru apmācības, kuri pieaicināts biznesa treneris Guna Indriksone, un arī ar viņus iepazīstināšu tuvākā laikā nākamajos webināros, iespējams, ka jau nākam pirmdien. Lūk, biļetes jau ir pieejams, meklējiet tātad Waterway, vai tā ir Facebook lapa, vai ja jūs esat slēgtajā grupā Waterway, tad slēgtajā grupā, vai arī Telegram kanālā arī ar tādu pašu nosaukumu Waterway. Lūk, man šovakar viss, bet, ja jums ir jautājumi, droši varat jautāt. Tā. Piegāde. Varbūt, kad, jā, piegāde, man vienkārši ieraudzīja, kad par piegādi atnāca ziņu uz telefonu. Piegāde notiek pēc pasūtījuma, tad līdz 5 darba dienām. Jā, bet pārsvarā viņas ir 3 līdz 4 darba dienas, nav ilgāk. 5 tad ir tāds, ja ir kaut kādi svētki kādā no valstīm. Bet citādi, jā. Ja kaut kur jūs nenovaktējat savu paku un vai nepareiz telefons rakstīts vai saziņa grūti, ja, tad kompānija atkārtot izsūta. Ja ir aizsūtīta paka atpakaļ, ja, tad kompānija izsūta bez maksas otro reizi jūsu starta pakas. Tā kā šī kompānija patiešām fantastiski rūpējās par klientu servisu, par šo te ātrumu, ja, kāds ir iespējams, un, kā jūs redzējāt, arī sniedz garantijas, 30 dienu garantiju jauniem klientiem, ja jūs nesat saņēmuši savu rezultātu vai nesat sajutuši viņu. Tieši tik pārliecināti ir kompānija Neumi, kura ir iepakojusi tātad vairākas izmantojas tehnoloģijas, atklājumus, zinātniskus atklājumus un pierādījumus, ja, un nodrošinājusi mums ļoti ātru piegādi līdz pat šūnai. Aptuveni ir aprēķināts, ka tas ir 70 sekundžu laikā, tad jau nonāk mūsu asinsritē šīs te nanodaļiņas. Un tieši tāpēc viņš ir efektīvs, un tas ir atklājums. Un tieši tas ir tātad šīs sasniegums kompānijas Neumi, uz ko viņi strādāja vairāk kā 20 gadus. Un šajā rezultātā, ko mēs šobrīd jau lietojam, tad ir viena cilvēka privātie līdzekļi ieguldīti, ja, tad, lai šo te apvienotu. Tieši tādu viņš grib atstāt savu pēdu pasaulē, dodot cilvēkiem iespēju atvesaļoties, kļūt enerģiskākiem, jaunākiem arī pēc vaiga.
un attiecīgi ilgmūžību aktīvu pagarināt. Lūk, tieši tāda bija šodien. Um, Tad, ja pērk 3 un 4 pa brīvu, ir, varbūt kāds var pateikt, kas ir tā kā, bet 150, tad tūlīt. Un plus 12. Man rāda, ka tas ir 187, 190, 190 kaut kur dolāri. Ar eiro tas varētu būt 185 eiro. Bet šāda pudelīte, tātad, kā redzat, ir šis te mazais korķītis, ja, kurš ir viena profilaktiskā dēva no rīta. Šis nav medikaments, tad viņš neārstē, viņš jums atjauno, tad ir uzkrājošais efekts. Šim produktam ir uzkrājošais efekts. Jo jūs ilgāk lietosiet, jo jums vairāk sistēmas tad atjaunosies, kļūs jaunākas, spēs vairāk ieslēgties darbā un nebūs kādai no tad orgāniem jākompensē cits orgāns, jo viņš ir novest līdz nevisai darbspējīgai kondīcijai. Jo to es arī redzu biorezonanses rezultātos, ja kad ir jau kaut kādi orgāni, kuri kompensē citu blakus esošie, vai kuri tātad ir vienā ķēdītē, vai kuri tātad ir šie te kompensatoriskie, viens ar otru var sadarboties, diemžēl. Un tieši šis ir tas iemesls, kāpēc nākās šādi izdzīvot mūsu organismam, jo ar vien vairāk mēs katru dienu tiešām piesārņojamies, un jautājums vienmēr ir tāds, cik ilgi man ir jālieto. Tad, vai kāds režīms? Citreiz ir tā, ka tas režīms var būt 2 dienas, piemēram, paņem brīvas, ja, lai organisms arī varbūt vairāk izsalkst, ja, pēc šī produkta. Kaut gan tāpat laikā tam nav tik liela nozīme, jo tas glutations tiešām ir vajadzīgs katru dienu. Gan mūsu dzīvības nodrošināšanai, gan arī mūsu metabolismam, mūsu šūnās, gan attiecīgi izņemt ārā no mūsu organisma maksimāli, tad neutralizēt brīvos radikāļus, kuri arī tad mūs noveco, atņem mums enerģiju un dažādi tad bojā mūsu orgānus. Un tieši šis te ir viena no galvenajām funkcijām. Man šķiet, ka es pagājuši piekdienu ieliku, ja, tad ziņu vai ceturtdienu par to, kas notiktu, ja, vai ir iespējams, ja mūsu organisms pazaudētu visu glutationu šādi, ja, tad vienkārši nebūtu glutationu mūsu organismā, ja, tad tas, ko es atradu, ja, arī man mākslīgais intelekts atbildēja, ka nē, tas nav iespējams, ja, tad dzīvība bez glutationa nav iespējama. Tāpēc lietojam, paši priecājamies par savu, tad mazāk krunciņām, arī vairāk enerģijas un pašiem, kad ir iespēja šo enerģiju ieguldīt tajās lietās, kuras sniedz gandarījumu. Lūk, ja nav vairāk jautājumu, tad es atsveicinos. Ja nu kas, jūs zinat, kur mani meklēt, tad esmu vienas īziņas attālumā un droši meklējiet biļetes uz dzīvo pasākumu. Jā, tad būs informācija, kuru mēs, diemžēl, nevaram ierakstos izlikt sociālos mēdījos vai vietnēs. Jā. Tur mēs runāsim diezgan nopietni šajā kontekstā par produktiem. Lai visiem jauks vakars, uz redzēšanos! Paldies! Labvakar! Labvakar!